Sveicināti, mani sauc Toms, un šis ir jaunākais raidījums 3/4. Šajā raidījumā par vēl vienu no mūsu paralimpiešu augstajiem sasniegumiem, par fondu Ziedot LV, un parunāsim arī par audiogrāmatām. Ir patiesi prieks raidījumu iesākt ar apsveikumu. Mūsu paralimpiskais jāšanas sporta pārstāvis Rihards Snikus ir atvedis mājās nosacīt 3 sasniegumus. Pirmkārt, viņš ir kvalificējies Rio spēlēm, otrkārt, viņš ir uzvarējis sacensības Dohā, un treškārt, viņš ir uzstādījis savu personīgo rekordu. Katarā, Dohā norisinājās sacensības paralimpiskajā iejādē. Rihards Snikus ir arī līdz šim bijis viens no redzamākajiem paralimpiskajiem sportistiem, un arī šajās sacensībās Rihards un viņa zirgs King of the Dance nelika vilties saviem līdzjutējiem. Viņš ļoti lieliski startēja, viņš iegūda 2 otrās vietas un 1 pirmo vietu, kas ir viņa personīgais rekords. Ņemot vērā, ka šajās sacensībās startē tie sportisti, kas arī dosies uz Rio un kas principā atrodas ranga augšgalā, tad es teiktu, ka viņam ļoti labi veicās. Rihards sacentās ar pasaules labākajiem sportistiem, un kas liek domāt, ka Rio de Janeiro paralimpiskajās spēlēs viņa rezultāti būs arī tikpat labi. Un es zinu, ka gan jums, gan arī man ir viens jautājums, uz kuru noteikti gribētos rast atbildi. Kā var dabūt zirgu uz otru pasaules galu? Es pati tiešām nezinu, kā notiek pats lidojuma process, bet es labprāt uzzinātu to, jo tas ir ļoti interesanti. Mēs arī sekojam līdzi, un viņa komandas treneri sūtīja mums bildes, kā zirgs atpūšās lidmašīnā, un viņam ir biznesa klase un labākās auzas. Līdz Beļģijai viņš brauca ar mašīnu, un no Beļģijas līdz Dohai viņš lidoja ar lidmašīnu. Ļoti svarīgi bija zināt, kā zirgs jutīsies pēc lidojuma, bet viņš ir liels malacis, viņš izturēja ceļu. Un teikšu, kā parasti visi sportisti saka pēc uzvarētām sacensībām. Paldies zirgam, paldies Rihardam un paldies visai viņa komandai. Jau tradicionāli Latvijas valsts meži kopā ar fondu Ziedot LV, Latvijas samariešu apvienību un Latvijas bērnu fondu rīkoja projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām. Šis projektu konkurss ir visai unikāla lieta, jo citas valsts kapitāla sabiedrības neziedo naudu projektu konkursu veidā. Latvijas valsts meži šo dara jau 5. gadu, un projektu skaits ar katru gadu pieaug. Projektu saņēmām no 227 organizācijām kopā par gandrīz $1,5 miljonu eiro. Tātad tas liecina to, cik šāds atbalsts sociālās jomas organizācijām ir svarīgs. Un šodien laimīgās 86 organizācijas saņems 300 000 eiro ziedojumu. Jā, Latvijas valsts meži ir sociāli atbildīgs uzņēmums, un tas ir ne tikai vārdos, bet arī darbos. Tā sociāla atbildība sākas pat ne ar to, ko mēs darām šodien. Viņa sākas ar to, ka tās ir 400 bezmaksas atpūtas vietas, kas ir iekārtotas mežos, kur cilvēki var braukt un atpūsties. Viņa sākas ar darba vietām tieši laukos, ko mēs nodrošinām, un, protams, tas ir arī ziedojums. Iesniegtie projekti galvenokārt ir par sabiedrības dažādu grupu integrāciju, atbalstu bērniem ar invaliditāti un atbalstu senioriem. Kopumā projektos būs iesaistīti 830 brīvprātīgie, un daļējas darba vietas tiks nodrošināts 302 cilvēkiem. Tātad ļoti nozīmīgs notikums nevalstiskajā sektorā. Apsveicam organizācijas ar projektiem un, protams, novēlam to veiksmīgu izdošanos. Par šo stāstīju jau pagājušā raidījumā, taču pastāstīšu vēl vienreiz. 23. martā notiks konference ar nosaukumu Vides pieejamība – ceļš uz universālo dizainu, izaicinājumu un iespējas. Un ja tavu ikdiena ir kaut pat nedaudz saistīta ar vides veidošanu vai vides pieejamību, tev šajā konferencē ir jābūt. Vairāk informācijas par to vari atrast apērons.lv mājaslapā vai arī Arhitektu savienības informatīvajos resursos. Pavisam īsi sakot, šajā konferencē būs par vides pieejamību un par universālo dizainu. Rūdītie grāmatu lasītāji teiks, ka nē, tā nav grāmatu lasīšana. Taču būsim reāli, mūsu ikdienā arvien biežāk ienāk tāda lieta kā audio grāmatas. Tās izscenes jau ir lietojuši cilvēki ar redzes traucējumiem, šobrīd tās arī tiek atskaņotas bērniem pirms iemigšanas, un arī es, piemēram, braucot autobusā, klausos audio grāmatas.
Tas ir normāli, ka cilvēki darbspējīgā vecumā bez nekādas invaliditātes meklē iespējas iegūt grāmatas audio formātā, jo bieži vien nav laika apsēsties un palasīt grāmatu. Audio grāmatas gan var klausīties, piemēram, braucot mašīnā vai gatavojot ēst. Cik zināms, tad audio grāmatas ir pieejams neredzīgo bibliotekās, taču pavisam nesen ir radies kāds uzņēmums, kurš nodarbojas ar audio grāmatu ierakstīšanu. Fabula ir vienkāršiem vārdiem sakot digitālā bibliotēka. Abonēšanas servis, kas par fiksētu summu mēnesī ļauj lasīt un klausīties grāmatas, kādas un cik daudz vēlās. Šobrīd mums ir latviešu valodā ir aptuveni 800 e-grāmatu, un tikko palaistais jaunums audio grāmatas mums šobrīd ir 11. Kuru skaitu ir plānots regulāri papildināt. Diemžēl šajā servisā pieejamās e-grāmatas neatpazīst ekrānu lasošās programmas, tāpēc cilvēkiem ar redzes traucējumiem šīs servis varētu būt ne īpaši pieejams, bet audio grāmatas gan. Tas ir ērti pieejams ikvienam. Un vēl kas ir svarīgi, audio formātā tiek rakstīts tieši populārākās grāmatas. Mēs pirms skatījāmies, kādas ir pēdējā laikā visvairāk apbalvotākās, lasītākās, pirktākās un veiksmīgākās grāmatas. Un Jelgava 94 bija viennozīmīgi pirmajā vietā. Arī pats autors Jānis Joņevs bija ļoti atsaucīgs, un mēs kopīgi izvēlējāmies balsi, kurš šo grāmatu varētu ielasīt. Un noklausoties rezultātu, autors pat teica, ka viņam šķiet, ka Edgars Šubrovskis ar savu balsi ir grāmatai piešķīris jaunu dimensiju. Jau minētā grāmata Jelgava 94 audio formātā ir vairāk nekā 8 stundu ilga. Pats ierakstīšanas process un apstrādes process, protams, ir vēl ilgāks. Ņemot vērā ieguldījumu, kāds nepieciešams audio grāmatas izveidei, varam secināt, ka ierunāt grāmatu noteikti nav lēti. Taču neskatoties uz to, audio grāmatas tiks ierakstīts. Un, kā jau tas mūsdienās ir pieņemts, tas arī ļoti vienkārši pieejams. Ko atliek izdarīt? Lejuplādēt savā mobilajā ierīcē aplikāciju, piereģistrēties, un viss, grāmatu varat klausīties, kur vien vēlaties. Šajā raidījumā mums ir atlicis noskatīties tikai un vienīgi vēl stāstu, taču vispirms vēlos pateikt lielu paldies visiem tiem, kuri ir jau piesakojušies mūsu Facebook lapai 3/4. Savukārt tie, kuri vēl nav, ļoti iesaku jums to izdarīt. Un tagad skatīsimies stāstu par Annu un Daci Štrobergām, savukārt es Toms saku jums uz tikšanos jau nākamnedēļ kanālā RTV 18:15. Kafiju lūdzu. Just wanted, that's needed, makes me let it fall. But you let me in, and I don't want it. But you make me believe it. So do I really? Saldinātā man pieliki. Nē, nepieliku. Jā. Cukurus nelietoju, lietoju dabisko saldinātāju. Lūdzu. Viens, ka arī bija ļoti maza saskara, varbūt tomēr bijusi ar tādu diagnozi kā Annai. Ja nu vienīgi neiroķirurgiem, viņiem negrib tie kaut kādi tādi bērni parādās un viņiem jāveic operācijas, ja? Bet citiem mediķiem
Tad par to, kā tālāk, ko tālāk, kādā veidā vajadzētu. Jā, tās informācijas tiešām nebija. Tad, ka informācijas vakumā īstenībā. Viņai bija tāds izcilnis uz mugurkaula vietā lejā Krusta rajonā, ja, kur nebija tas mugurkaula kanāls aizaucis līdz galam. Tur šķidrums iekšā un tās nervu saknītes tur nobojājās, kas ir mugurkaula kanālā. Un ārzemēs toreiz un arī šobrīd jau tās operācijas principā veic uzreiz pēc dzimšanas, tūlīt, jo ātrāk, jo labāk. Annai šo operāciju veica tikai tā, ka viņa bija 1 un 3. Un tas, bez maz vai es daļu laika dzīvoju ar sajūtu, ka tā tāda apmēram kosmētiska problēma, kas tur uz tās mugurkaula. Tā ir vispār patiesībā absolūti sakne un vispār pats tas primārais bojājums, no kā radās vispār, ir radies viss tas pārējais, kas ir. Arī ar mācībām nebija tik vienkārši, jo pedagogi nejūtās tik ļoti brīvi. Varbūt pat, kad viņiem klasē ir kāds, kurš ir citādāks un pret kuru varbūt kaut kādā veidā vajadzētu citādāk vai izturēties, vai neizturēties, vai izturēties. Cilvēki arī centās un droši vien domāja, kā to labāko mums piedāvāt. Un pat speciāli telpa tika skolā arī iekārtota priekš Annas vajadzībām. Bet, mums vienkāršāk kļuva dzīve, kad sākām privātskolā mācīties. Un varbūt skolotāji kaut kā mazliet brīvāk jūtās. Un jūtos es kopumā tieši labi, un es arī jūtu lielāku atbalstu no skolotājiem, teiksim, mācību procesa ziņā. Tā kā jā, es jūtos daudz labāk nekā valsts skolā. Nē, tā tīri ārpus skolas es ar saviem klasebiedriem nepavadu ļoti daudz laika. Var teikt, praktiski nepavadu, tā ir sanācis, bet cik ir skolas dzīvē, skolā, tik ir viņi ļoti tā draudzīgi un palīdz, ja vajag un tā. Ieslēgsim. Tā. Jā. Iestatīt piemēros slodzi un tad jau nav grūti. Tā, parasti es kādu pusstundu līdz 40 minūtes minos. Parastajā variantā. Noteikti negribētos kaut kādu tādu darbu, kas būtu kaut kas sēdošs, tikai kur būtu jāsēd uz vietas, gribētos arī kaut kur izkustēties. Nē, es šobrīd runāju par tādu, tā teikt, aci pret aci komunikāciju. Ne telefons, ne dators, ne tam. Jā, tur, man liekas, tev grūtāk būtu nekā. Mammu, kāds? Es tev parādīju grūtāk. Jā, labi. Es jau tev neaizliekšu meklēt neko, tad nesatraukti. Nē, es šobrīd vairāk tad par tādu aci pret aci komunikāciju gribētu. Ar smaidu gatavu darboties un darīt, ko tur liek, un tas arī, tur arī ir tā kā viņas ieguldījums tajā, ka lai varētu varbūt labāk staigāt un labāk justies un raudzīties uz priekšu.